Man bija naudas problēmas, senčiem arī nebija tik daudz naudas. Bija maziņš, tievs, kaulains, ļoti vājš, nevarēja dabūt stabilu darbu. Tā kā viegls mērķis, vai ne, jebkam gobstopam, urļikiem, skinheadiem. Arī jādomā, gar kuru veikalu tu ej, jo tur tusēsies urāli pālī. Viņi tev gribēs nogupīt. Neko labas tur neesmu iemācījies dzert, pīpēt. Vajag taisīt lielus riskus, drosmīgus lēcienus, pārgalvīgus varbūt pat brīžiem. Tu nevari to izskaidrot, tas ir tā kā vienkārši, ka tev kāds saka, aptuveni dieviņš vai kaut kas tev sajies. Būs viss. Jā, es gāju prom no darba bankā, lai taisītu podcastu. Tas, kas tu debils esi, stūps esi. Variet dirst savu īsto drošības spilu un īsto darbu. Tev jācīnās pretīm, tā ir tava dzīve, vecī. Tur jau nav nekāda drošība, tur jebkurā brīdī kaut kas, ja viņi tev tu spridzina lejā visu laiku kaut ko, tur vēl tieši 2 nedēļas atpakaļ bija iegruvums cilvēku vairāk. Jebkurā brīdī var kaut kas notikt, viss. Ko tu esi darījis, vienalga labs vai slikts, tevi ir novedis līdz tam momentam, kur tu esi šobrīd. Jānis Vanaks, Jānis Puļaks, Jānis Krīvēns, Aleluja! Ja tu jūti šito stapu, pagriez skaļā. Šodien rajonā un klubā visi pašoj vaļā. Šodien pie manis viesos ir Jānis Krīvēns, bet citi viņu pazīst arī kā Krivenči, Aleks Dinamo, Sal Dordalin, vienvārds sakot, vairāki vārdi vienā personībā. Viens no Latvijas foršākā ansambļa Singapūras satīna dalībniekiem un paralēli arī televīzijā, šovi un visur, kur ir mikrofons. Īsāk sakot, cilvēks, kuram ar vienu dzīvi nepietiek. Latvijā ir ļoti daudz spēcīgu stāstu, bet lielākā daļa no tiem netiek dzirdēti. Tāpēc mēs veidojam šos podkastus un vlogus, lai parādītu reālus cilvēkus un viņu ceļu. Un mēs gribam to darīt vēl vairāk un vēl kvalitīvāk. Tāpēc meklējam uzņēmumus, kas grib būt daļa no šī un parādīt sevi šajā platformā. Jo šādi stāsti ir jādzird. No kur tu uzaugi? No kur rajona tu nāc? Es nāku no tāda rajoniņa, ko varētu saukt par Ziepniekā. Un tas ir Pārdaugavā, Daugavas kreisajā krastā. Kalns tā ir mana bērnība. Es tur esmu nodzīvojis līdz pat 22, 23 gadu vecumam kaut kur tā. Tu diezgan ilgi. Diezgan ilgi, jā. Un kā Ziepniekams par tevi izveidoja, kā tev liekas? Ko tev tur iemācījies? Ko tu iemācījies? Neko labi. Neko labi. Es tur neesmu iemācījies dzert, pīpēt. Nebija īsti laikam nekas tāds tajā posmā, kad es augu. Viņš jau attīstījās, tur nebija tik daudz māju, cik ir tagad. Tur bija daudz būvgrausti, nepabeigts ēkas. Es atceros spilgti. Bija daudz tās strojkas saucamās, vienkārši nepabeigta ēka strojka. Un mēs tur sīkajiem spēļu laukumi nebija, sporta laukumi nebija. Vienkārši kā tu sev nodarbinās, jauns augošs organisms skraida pa strojkām. Un tikai tad es sapratu, ar kādu sūdmetu, cik tas bija bīstami, visu, ko mēs darījām. Mēs bijām uzkāpuši uz 6. stāvu strojkas paši, un tu vienkārši skatāmies, šitā te pāri malai, tur lecam uz visām pusēm. Un tagad tev tā ko tas liekas prātam neatveram. Īstenībā viss, kas ir darīts, vai arī mūsu spēļu laukumi bija šitie te būvmateriāli, visādi betona paneļi, visādas tās mucas betona, viss, ko izmanto būvniecībā, tie bija mūsu spēļlaukumi. Mēs pa viņiem skraidījām, ložņājām, un tikai tagad oh my God, bet tas nebija labi. Forši, kad bērnībā ir kaut kas tāds, man arī bija strojkas, es tur visur vandījos, tagad aizslēgts. Viss ir ciet, tu nekur pat vairs netiec iekšā īsti, tev baigi jāgrib tikt iekšā. Ļoti jāgrib, lai tu kaut kur tikt iekšā apsārdzi. Bērnībā, ka tu tā kā vari izmantot, kas tev apkārt. Tādā ziņā, zini, kas bija labākā bērnības rotaļlieta. Tas metāliskais mazais e-burtiņš, tas sūdiņš. Zini, ko tu uz zemes atrodi kaut kur metāli? Es nezinu, neviens nezinu, kas tas ir, bet tu zini tādi metāliski, tā kā e-burtiņi. Un mēs viņus mētājam viens otram, tā kā ņunčakus. Tu bija jābūt radošam, atrod. Krūtu, vienmēr klasika, kas vēl mūsdienās palikuši, atrod foršu zaru uz zemes, opas garš štiks, zini, aptuveni daudzies spēlējies, bet tad pakāpeniski sāka pāriet tā interese tēlot vampīrus vai izlikties pa kaut kādiem tur varoņiem. Es saku, meitenes patīk, tad āliņš parādīties kaut kur fonā, kaut kāda cigarete, kaut kādi lielie puikas tev sāk kaut ko parādīt, nekad neko labu, protams, vienmēr visus sūdus no viņiem samācies. Kāda vispār bija drošība? Es dzirdēju, ka tu esi teicis, ka tu pa tumsā nevarēji staigāt. Bija diezgan slikti, es atceros, kad es biju sīks, palika jau labāk, tagad jau ir labi, man liekas. Visur
plus mīnus Rīgā ir labi, bet tā kā es augu, tad nebija patīkami. Tev vienmēr vajadzēja pārdomāt ceļu, kā tu tiec uz mājām. Zini, jo tur ir vienmēr kaut kādi šķēršļi. Bija ļoti daudz klaņojošu suņi Ziepniekalnā. Es atceros, tagad tāda lieta vispār nav pilsētā. Jā, tur kāds kaķis, zini, sētā kaut kas tāds. Bet mums bija klaņojoši suņi un ļoti daudz un ļoti agresīvi. Un tev vajadzēja riktīgi domāt, kā tu ej mājās. Man bija viens tāds taisnais ceļš caur tādu, tā kā, no manām mājām uz skolu, pa tādu, tā kā, pļavu lauku, bet ap nebija īsti pļavu, tas bija sūdu pļavu, vienkārši arī kaut kādi būvu atkritumi un vienkārši sūdi. Un tur visu laiku tie suņi siroja. Tu zināji, ka tu tur nevar iet, tev būs problēmas, tev būs jāskrien prom no suņiem. Bet tad tev ir arī jādomā, ar kuru veikalu tu ej, jo tur tusēsies urāli pālī. Viņi tev gribēs nogupīt, viņi pasauks, panāc šurp, labāk neej šurp, paprasīs tev cigaretu, vai tev ir cigarete. Cerams, ka tev ir, ja nav sūdīgi, atradīs. Tev nebija kāds gadījums, kad bija sūdīgi? Nē, mēs vienmēr mukām kaut kur. Es kaut kā gudri, man ir vienmēr šitais te, man ir ļoti spēcīgs saglabāšanās instinkts. Es kaut kā ļoti ātri nolasu, kur būs sūdi. Es ļoti ātri nolasu. Es pēc ķermeņa valodas, pēc enerģijas, pēc visas baigi labi lasu cilvēkus. Un man ir vienmēr kaut kā paveicies, ka es māku tam apiet apkārt. Un īpaši es biju maziņš, tievs, kaulains, ļoti vājš. Tā kā viegls mērķis, vai ne? Jebkām gobstopām, urļikiem, skinheadiem, pilnīgi jebkām. Es mācēju izvairīties no tiem konfliktiem. Zini, nodur galviņu un vienkārši nepievērs nekam uzmanību, ne. Un tad, protams, vēl bija dažreiz pēdējais izaicinājums, ka tu esi apgājis veiksmīgi klaņojošus agresīvus suņus, urļikus gobstoperus, tad ir pēdējais, tad ir pie paģezda. Tev ir spēļu zāle, bet nevis tā aparātu spēļu zāle, bet datoru spēļu zāle. Agrāk bija tāds datoru spēļu zāles, gandrīz visos rajonos. Tu samaksā naudiņu, sēdi Counter-Strike spēlē, vai ne? Viņas bija visur. Un man bija tieši pie mājām, pie manas kāpņu telpas bija tieši tāda spēļu zāle, kur bija arī pēdējais pārbaudījums. Bļaustījās drausmīgi, agresīvi noskaņot jauniešu kaut ko. Counter-Strike'ā nesadalīja, klopēja viens otru, arī prasīja tev cigareti vai kapēju kaut kādu iedot, lai viņi var pasēdēt tur internetā vienkārši kaut kāds vēl 10 minūtes, jo tad internets nebija visiem. Internets nebija pašsaprotama lieta. 2000. Gadu sākumā viņš vēl nebija visiem. Dažreiz kāds arī kāpņu telpā, tu dzirdi no kaut kādas 2 stāvus augstāk, dzirdi cigarešu smaku, skaņu kaut kādu, visu to. Tā bija. Un tad pēc pāris gadiem tu biji tas čalis, kas jau ir 2 stāvus augstāk un pīpē cigaretes. Tā kā es atceros, lēnā garā tu paliki par to, no kā tu pats baidījies. Tā kā es atceros, ka man jau bija kaut kādas 16, 17, 18. Es jau biju tas čalis, kas dzēra aliņu kāpņu telpā, pīpēja tur pie atvērta loga un klausījāmies mūziku. Es jau biju tas huligāns, vai ne? Bet ja tu jau to visu redzi, tu jau vienkārši tāds to kopēt. Jā, precīzi, monkey see, monkey do. Es vienkārši nesaprotu, kā tu varēji kaut ko mainīt. Visdrīzāk tev bija jāpliek tam džekam, kas iet ar aliņu uz balkonu, uzpīpē un kaut kādā strojkā mauc. Tā nebija laikam. Man bija ļoti labi bērnības draugi. Esmu ļoti pateicīgs par visu to skrējienu ar viņiem, bet tas ir dabīgi, kad katram aiziet tas ceļš uz savu pusi, savā kaut kādā virzienā. Un man vienkārši vairāk par visu man gribējās izvākties no vecākiem. Es nevaru aprakstīt, kā es gribēju izvākties. Tas bija mans lielākais mērķis 100 gadu garumā, un tas nebija tik vienkārši, jo es nevarēju dabūt stabilu darbu. Man bija naudas problēmas, senčiem arī nebija tik daudz naudas, un nevarēja īsti tikt ārā. Tu biji spiests tur dzīvot, līdz tu varēji saprast, izfiškot plānu. Ok, tagad es varu atļauties istabu, tagad es varu strādāt tur, man viss ķip salīmēs kopā. Tev vienkārši jāspēr tas lēciens. Tad es no Ziepniekām pārvācos uz centru. Tas jau izklausās šiki. Sākumā irēja istabiņu, tad jau vēl istabiņu, un tad tā tas pakāpeniski aiziet, zini. Bet cik es esmu dzirdējis, tev sākumā bija sētnieku darbs. Es domāju, sētnieku darbs diez vai sanāks centrā aiziet. Nē, es pēc sētnieku uz Angliju aizbraucu. Tad jau tu biji bagātais. Nebija tur neko bagāts. Nē, vecīt, es jau tur biju. Tad es tur pelnīju tā, ka es tur varu normāli dzīvot, tur par retam kaut ko aizsūtīt uz mājām, bet baigi iekrāt. Es neesmu cilvēks, kas māca krāt naudu. Man ir tā problēma, es gribu dzīvot. Zini, es nemāku sēdēt uz makaroniem, kartupeļiem, ūdens. Es nemāku tā, es nevaru. Es esmu mēģinājis, bet
tad ir tā problēma, ja es mēģinu, tad es vēl vairāk noraujos vienā brīdī, tāpēc es labāk sev baigi neko neaizliedzu un dzīvoju pēc tās mentalitātes. Nauda vienmēr būs, viņa vienmēr atnāks vēl. Vienmēr tas ir nekad neizsīkstošs resurss, viņa vienmēr būs vēl. Es viņu necenšos hordot vai ne, es viņu ļauju viņai iet un ļauju pie manis nākt. Un man kaut kā tas strādā šobrīd veiksmīgi. Un tā kā es gribējuši droši vien kaut ko lielāku, jau, nezinu, tur jādomā varbūt par māju vai par dzīvokli vai kaut ko tādu. Es zinu, ka es izschēmošu kā to veidu, kā pie tā tikt. Pat, ja man nebūs naudas, es izschēmošu kaut kā to veidu. Tev jau, man liekas, tāda pieredze, ja tu esi bijis kaut kādās, nezinu, jau dzīves slāņos, ka tu zini jau mārketingu, zini jau, kā runāt ar cilvēkiem, tu vairs nevar nonākt, man liekas, kaut kur dziļi. Tur ir baigi jāpacenšas, jāpacenšas. Alkohols, viss pārējās lietas var palīdzēt, gan jau. Jā, es domāju, heroīns bišķi jāpamēģina, zin, kaut kas tāds interesantāks, un tā var pacensties. Kā tu aizbrauc uz ārzemēm, tad sāk dzīvot centrā, ja? Nē, es atbraucu atpakaļ no Anglijas, vēl padzīvoju bišķiņa senčiem, tad es dabūju ofisa darbu, teiksim tā, es Noliktavā strādāju. Tad es dabūju ofisa darbu centrā, bla, tur, un pārvācos uz centru, jo tas likās vienkārši loģiski, vai ne, un beidzot, es ticis ārā, beidzot brīvību. Jo man vienmēr baigi lielā problēma, man ir ļoti liela personīgā telpa, un man ļoti vajag brīvību, man ļoti vajag individuālo brīvību. Man nepatīk, ja uz mani skatās, ko es daru, skatās pār plecu, skatās uz pirkstiem, prasa, kur es eju. Man šausmīgi tas nepatīk. Es vienkārši plūstu pa dzīvi, zini, un man visvairāk par visus novērtēju individuālo brīvību. Kamēr viņa, protams, netraucē nevienu citu individuālajai brīvībai, vai nedara pāri nevienam ar to. Tad var teikt, ka tu neesi disciplinēts cilvēks. Tu vienkārši paļaujies jūtam. Ir dienas, kad tu piecēlies, saki, būs, ir dienas, kad saki... Precīzi, jā. Es biju ļoti pašdisciplinēts pēc rezervistiem, tā kā es izgāju to 3 nedēļu apmācību. Es biju diezgan pašdisciplinēts, tev ļoti ātri iemāca disciplīnu, kas baigi forši. Man nekad nav bijušas problēmas ar kaut kādu pašdisciplīnu tādā ziņā, ka tur es vienmēr aiz sevis savākšu, vienmēr man būs kārtīga vide, tu pie manis ienāks, man nekad nebūs bardaks. Tu neredzēsi, ka man bardaks, man vienmēr viss sakārtots. Vienmēr nav neviens netīrs trauks izlietnē, garantēju. Tu neredzēsi tādu skatu. Es pieceļos un uzreiz saklāju gultu. Es tādā ziņā esmu ļoti disciplinēts ar ieradumiem. Bet ar izvēlēm kaut kādām es pilnīgs haoss, pilnīgs bardaks. Es skatos, kā es jūtos. Uz tādām maziņām lietām esmu ļoti disciplinēts. Es esmu dzirdējis, ka tev ir bijuši tādi diezgan... Ne stingri vecāki, bet vecāki, kas deva tavu spiedienu, ka tev jāiet augstskolā. Jā, viņi nebija stingri, viņi galīgi nebija stingri, bet mamma man tā kā deva spiedienu riktīgi, ka jāiet studēt, jāiet mācīties, jādabūna darbs ofisā, kaut kas tāds. Kā no tā tikt laukā, jo man arī tā ir bijis, kad es sāku filmēšanu, vai ko tādu teicu, ej strādā kaut normālu darbu. Ko tu iedomājies, kāda filmēšana? Ko tu filmēs? Ar to taču nenopelnījis. Un kā no tā varbūt tikt un noticēt sev, jo tad ir tādi cilvēki, kas tev grib, protams, māma grib drošību. Jā, tas viss, protams, saprotams. Bet varbūt kā likt sev noticēt un iet to, ko tu patiešām padarīji. Jāpierāda pretējies, vienkārši par spīti jādara. Man vienmēr bijis ļoti, ļoti augsts spītības, ļoti daudz lietas dara dēļ spīta vienkārši, kas ir gan labi, gan slikti. Bet es esmu ļoti spītīgs, principiāls cilvēks, un es izdarīšu par spīti vai par principu kaut ko varbūt man nevajag izdarīt, es to izdarīšu principa pēc. Ja daudzi citi cīči ir arī tajā situācijā, tev jācīnās pretīm, tā ir tava dzīve, vecīt, dari, paeksperimentē, pamēģini vairākas lietas, saprot to, kas tev patīk. Ja es tagad ietu vēlreiz studēt, es ietu studēt antropoloģiju. Man liekas, baigi interesanti. Es gribētu studēt antropoloģiju, visu par un ap cilvēku. Kāpēc cilvēks dara to, ko viņš dara, kā cilvēks ir veidots no visiem kulturālajiem, reliģiskajiem, ekonomiskajiem apstākļiem. Man tas liekas tik interesanti saprast cilvēku, kāpēc tu dari to, ko tu dari. Man tas liekas nenormāli fascinējoši interesanti. Nebija aizdomājies par tādu izglītību īstenībā, tas pat noderētu attiecībās biznesam. Mārketingā, vecīt, mārketingā tas ir vislabākais īstenībā, ko tu varētu studēt priekš mārketinga, saprast to patērētāju, saprast savu auditoriju un kā viņu uzrunāt. Ko tu vispār saki par tādu izglītību vispār? Daudz saka, ka nevajag, ka tev pietiek kaut kādiem kursiem, galvenais, nezinu, iet pēc savu mērķi. Citi saka, nē, tev obligāti jāmācās, tev jābūt drošības pilnam, tā tālāk.
Es absolūti nepiekrītu, ka ir obligāti jāmācās un ka tas ir kaut kāds baigais drošības spilvens. Ir pietiekami daudz cilvēku, kuri lasa zemenes ar savu drošības spilvenu vai strādā Narvezinā. Tā kā tu vari iet dirst savu īsto drošības spilvenu, īsto darbu. Tev ir jāzina, ko tu gribi darīt. Protams, izglītība, ja tu gribi būt ārsts vai jurists, zini, vai inženieris vai kas ar to saistīts, tādā ziņā, protams, ka tur ir vajadzīga izglītība. Protams, absolūti. Es neuzskatu, ka tev vajag izglītību kaut kādu augstāko, lai tu, teiksim, būtu filmētājs vai dizainers vai uzņēmējs kaut vai. Ir labi, ja tu vienkārši apgūsti kaut kādas lietas, kuras tev ir vajadzīgas, bet tev nav vajadzīgi. Tu vari paņemt no tās milzīgās pakas kaut kādu mazu daļiņu vienkārši, un to var visu izdarīt ar kursiem. Es ticu tam, ka vienkārši tev jāsāk darīt pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas ātrāk jākļūdās. Jā, precīzi. Un vēl ir laba lieta, ka vislabāk ir mācīties no cilvēkiem, kas jau kaut ko dara. Jā. Tas ir pats labākais. Vienkārši būt māceklim, zini, vai atrast sev mentoru. Tas ir pats labākais. Tā kā es atceros, man bija problēma vienmēr augstskolā ar pasniedzējiem. Tā kā, kāpēc tu brauc uz... Es nemācīšos biznesu no džeka, kurš brauc uz darbu ar trolejbusu. Saprotu, ko es saku? Un kuram nav neviena uzņēmuma. Tā kā, bro, sorry. Tā kā es nemācīšos to visu. Vai arī kaut kādu mārketingu vai PR no cilvēkiem, kuriem nav savas aģentūras, kur nav strādājuši pat aģentūrā. Tā. Man bija sporta akadēmijas skolotāja, kas mācības pa uzturu un bija tāda. Jā, tas pats tieši, vai ne? Bet vispār atgriežoties bērnībā, kad tev bija 15, 16 gadus, pieņemsim, kāda bija tā vīzija un mēķis? Nekāds. Vispār nekāds, es neko nezināju. Kas tu būtu, piemēram, 30 gados? Pat nedomāju? Es pat nedomāju tik tālu, vecīt. Es nevarēju pat iztēloties. Man nebija absolūti nekāda, ne mērķi, ne vīzijas, vispār nekādas sapratnes. Mans viss sāka parādīties ap 25, tas ir diezgan vēl. Tikai, kad tu sāc saprast, ko tu gribi darīt, ka tev ir tāds, šitā ir mana lieta, šitā ir mana tēma, un man tas viss aizgāja tikai ap 25, 26, kas ir nereāli vēl, bet citiem aiziet vēl vēlāk. Tā kā es neuzskatu, ka ir baigi jāpārdzīvo, tev nav obligāti viss jāzina uzreiz, vai, piemēram, ja tu esi pusaudzis un tā, tev nav uzreiz visam jābūt plānam, tev nav jābūt roadmapam gatavam, nav vajadzīgs. Esi pusaudzis, esi 16 gadnieks, dari 16 gadnieku lietas. Tev nav 16 gados jābūt ar kaut kādu 30 gadnieku hustleru mentalitāti. Protams, tas noteikti tev palīdzēs, ja tev tāda ir, tas noteikti tev palīdzēs, tas nav nekas slikts, bet overall es domāju, ka vienkārši jāļauj cilvēkiem attīstīties katram savā laikā, savā vietā, savā telpā. Tad tu saki, jaunībā vajag kārtīgi izdauzīties? Tad negribēsies daudzīties, kad vecāks būs. Zini, kā ir daudz čuvaki, kas, teiksim, riktīgi noraujas no ķēdes pēc 30. Es jau visu esmu izmēģinājis līdz tam vecumam. Man ir ļoti grūti pārsteigt. Kāpēc negribu iet uz klubu? Es biju klubā 18 gados, braucu, nav vajadzīgs. Bet tur nav tā plānā līnija, ja tu jau var aiziet īstenībā diezgan tālu, ja tev vienmēr nav mērķa, un tu tā ritīgi tusē. Var aiziet, jā, ritīgi var aiziet. Protams, absolūti, jābūt ir kaut kādam tam saķerītai realitāti, nevar tā tusēt, vai ne? Vajag baudīt dzīvi, bet nevajag ieiet galējībās, man liekas. Kā tu pats noturēji to virzienu? Tev arī noteikti bija visādi izaicinājumi, gan jau arī kaut kādas, atkarības vai vielas, gan jau arī uz kaut kādu pusi, bet kā tu varēji turpināt iet? Baigi dīvaini, es esmu tāds, kā es teicu, spītīgs cilvēks. Un man baigi daudziem cilvēkiem patīk pierādīt pretējo. Man joprojām patīk visādas lietas padarīt, vai ne? Man patīk iedzert, man patīk uzkurīt, varbūt tā par retam. Baigi daudz to nevar, man nepatīk, kā tas paliek. Man liekas, ka visam ir jābūt vienkārši līdzsvarā, balansā. Man liekas, problēma ir tad, ja tu sev kaut ko aizliedz. Tur ir kaut kāda problēma, kāpēc tu sev kaut ko aizliedz. Tātad tur ir kaut kāda problēma. Es sev baigi neko neaizliedzu, vienkārši sabalansēju. Tu teici īstenībā, ja tev psiholoģiski viss ir kārtībā un tu jūties labs par sevi, vari, bet, ja gadījumā tev ir depresijas, viss tas... Jā, protams, absolūti, pilnīgi taisnība. Un, protams, nevajag ņemt mani pa piemēru, pilnīgi noteikti nevajag ņemt mani pa piemēru. Tas, kas strādā man, absolūti var nestrādāt daudziem citiem. Katram ir jāatrod kaut kāds tas savs virziens. Es neļauju kaut kādiem tusiņiem un kaut kam tādam pārņemt visu manu dzīvi, zini. Tas ir veids, kā es varbūt atpūšos, ko man patīk darīt.
Bet tas nav tas, kas mani definē kā cilvēku. Dienas beigās man tomēr patīk pastrādāt. Man patīk uztaisīt kaut ko krūtu, man patīk uzfilmēt kaut kādu foršu video, man patīk dokumentālu aizbraukt ceļojumā, foršu kaut ko iepazīt, man patīk podcastu uztaisīt, man patīk studijā. Es dievinu būt studijā, džekiem rakstīt dziesmas, tas pats labākais. Lai gan tie jau nav īsti kategorizējumi kā tādi īsti darbi, bet pays the bills, zini. Runājot par ceļojumiem, man uzreiz īstenībā smieklīgs jautājums, kurš bija pajautāt. Ja tev būtu iespēja ar GO3 braukt uz jebkuru Latvijas pilsētu un izpētīt, kur tu brauktu? Padomāšu, tas ir labs jautājums. Latgala? Kas tad? Latgala varētu būt. Kinda, jā, būtu pat vairāk. Es kinda gribētu Kurzemē kaut ko tādu. Tukums, man liekas, ļoti interesants. Jā, tas ir tāds Sabile. Jā, Sabile, Tukums, man liekas, ļoti interesanti. Tur ir tāds action, un tie visi varoņi, ko tur varētu sastapt. Daugavpils, man liekas, ļoti interesanta. Interesanta Daugavpils. Tur bišķi tik valoda barjera būtu sākumā. Pielāgotos. Daugavpils, Tukums, Dobele varbūt. Dobele, es dzirdēju, ka bīstam ar reperiem. Jā? Nu jā, Strūbergam ir pajautāt. Kas tur bija? Tur bija Horenam, ka kaut kas gadījās. Jā. Tur bija. Horenam gadījās Dobeles benzīna tankā. Un zinot, Horen gan jau pat bija vainīgs. Zinot, Horen. Un man liekas, tā ir pēdējā reize, ka kāds vispār tur uzstājies, izņemot pilsētas svētkos. Bet tā jau neliekās, ka tu pats aizbrauc Dobeli. Tu pats esi Dobelnieks vienkārši. Šautauts Dobelei, superīga pilsēta, aiciniet, pieprasiet savai pašvaldībai satīnu, uztaisīsim kārtīgi tusiņu. Pirms satīna tev bija cits tēls, kas man likās tāds diezgan interesants, kā Aleks Dinamo. Jā. Es esmu dzirdējis, ka tev bija blogi. Jā, man bija par jaunu, es vēl nelasīju, bet es klausījos tādu interesantu dziesmu. Jā. Zinu, pa kuras domāju, varbūt. Beta kaķēns, Clio, Zilsvēt zeltains etalons. Zilsvēt zeltains etalons, tas bija. Jā. Kā tev vispār radās kaut kas tāds, un kā tu vispār izdomāji sākt kļūt par reperi? Tas var tāds, tajā laikā tas vispār nebija izdevīgi, un par to baigi nerunāja. Tas bija viss pateicoties, bija tāds agrāk portāls HH Radio LV. Jā. Un es sāku latviešu repu klausīties tieši pateicoties viņam. Jo tas man pavēra pasaules to, ka Latvijā ir arī citi reperi bez Ozogu, Stāvo un Gačo. Zini? Tie bija tie 3 reperi, ko tu var redzēt pa televizoru. Tas ir augstākais, slavas, tā kā etalons tajā laikā. Bet bija tāds HH Radio, un HH Radio bija tāda pagrīdes komūna, ja varētu to tā teikt. Tas bija platforma un fórums, kur tu augšuplādē savus gabalus, mājās ierakstīts, studijā ierakstīts, vienalga, jūs tur diskutējat, rēcat, nodiršat vai vienalga, whatever. Un no turienes arī nākuši praktiski visa šī brīža Latvijas hip-hop scēna. Viss bija sākumā undergrounds, kreisais krasts, PKI. Tas viss bija sākumā, tas gāja ļoti caur HH Radio, un tagad tas viss ir mainstreams. Absolūtākais. Un es tur vienkārši klausījos, kad ir tādi paši čuvaki kā es, arī kaut ko repo tā var darīt, jo reps man sāk ļoti patikt tajā laikā, kad man māsa uzdāvināja uz 11 vai 12 gadu dzimšanas dienu, neatceros Eminem šovu disku. Man izšāva korķis, tajā brīdī es sapratu, tas ir krūti, to es gribu darīt, tas ir nenormāli krūti, tas protests, tas white boy protests, ko tas baltais puika vienkārši brutāls protests pret visu. Un tas ir tas, kas augošam organismam, dusmīgam, dumpīgam tīnim ļoti patīk. Un es mēģināju rakstīt tekstus ap 14, 15, 16 gadiem. Es mēģināju saprast, kā tas strādā. Tie bija publiski pieejami? Nē. Paldies Dievam, nekas nav ierakstīts. Un tad pirmās tādas nopietnākus jau tekstus, ar nopietnāku es domāju, ka nav kauns rādīt. Tā kā aptuveni ap 18 gadiem, kaut kur 18, 19 gadu vecumā. Tas bija Aleks Dinamo laiks? Tas bija Aleks Dinamo, jā. Tas bija vienkārši mans pseidonīms, bet es līdz galam nejūtu, ka tas ir tas, kas es esmu. Es līdz galam, man visu laiku likās, ka es tā kā slēpjos aiz fasādes, aiz maskas, Aleks Dinamo, kad es repoju par kaut kādām lietām, kas man pat īsti pašam necepīja. Un Zilsvēt zeltains etalons bija tā dziesma, kas man pašam riktīgi cepīja, un tur sāka nākt ārā īstais tas, kas es esmu šodien. Jo es esmu prikolīgs džeks, esmu jautrs džeks, man patīk tusiņi, man patīk piedurties meitenes vai ne. Man patīk vienkārši labi pavadīt laiku, neiespringt, atpūsties, neuztvert sevi pārāk nopietni. Un tad sāka tas riktīgi nākt ārā. Un es sapratu, ka
Es negribu taisīt repu par kaut kādu tur politiķu diršanu virsū uz mums, vai ne, vai tur par kaut kādu vidējo latvietu, vai kaut kas, nezinu, par ko es vispār rakstīju tajā brīdī dziesmas, kaut kāds nonsens, tas viss bija murks. Un tad vienkārši atradu domu biedrus ar laiku, un kaut kā radās tā ideja par satīru, vienkārši piedurties, aiziet, mēs visi ierakstījām vienā naktī, pilnīgi visu to mixtape. Pirmo albumu? Jā, visu pirmo mixtape vienā naktī, pilnīgā pālī. Iedomājamies, ka varbūt uz brīdi, kad studijā ielido kaut kāda maza mušiņa stūrītī. Ko viņi redz, rakstot dziesmas? Neko labu. Viņa redz absolūtu hausu. Divi čuvaki sēž uz dīvāna, kaut ko skrubinās, cits pīpē virtuvē, vai ne? Džeks pie ierakstu, pie pults saka, bļaļ, aizveraties, ieraksts notiek. Pilnīgs hauss, pilnīgs bardaks, bet kaut kā tas strādāja. Tagad mēs bišķiņ tam pieejam nopietnāk, protams, atbildīgāk, tā kā vairāk ar cieņu pret sevi, varbūt pret audiotehniku vairāk cieņu un cieņu pret viens otru laiku daudz vairāk. Bet mums joprojām mūsu nometnēs izstāsta kaut kā diezgan līdzīgi, ka mēs salsamies kopā. Tā kā mums ir tāds īstais ieraksts, tad ir diezgan, teiksim tā, profesionāli jau kaut kādā mērā. Cik profesionāli var būt maukt savus pantiņus pieaugušam vīrietim iekšā miķī. Ja tu skaties šo podcastu, tu jau redzi, ko nozīmē kvalitāte. Šis nav vienkārši video. Tas ir uztaisīts tā, lai cilvēks skatās un paliek. Mēs palīdzam uzņēmumiem un cilvēkiem veidot podkastus, reklāmas un saturu, kas ne tikai izskatās labi, bet reāli piesaista uzmanību un klientus. Ja tu gribi vienkārši kaut ko ielikt, tas nav pie mums, bet ja tu gribi saturu, kas izceļās un paceļ tavu līmeni, uzraksti man. Ir kaut kāds notikums, ko jūs ar Satīnu varbūt tā nelepojaties, kas ir noticis? Jau bija vienu gadu, bija viens festivāls, labdarības. Tas bija festivāls, detaļās neiedziļināšos, bet tas bija labdarības festivāls. Mums tajā gadā sākās sadarbība ar Jāgermeisteru. Bija ļoti karsta jūlija diena, bija šausmīgi karsta, tā bija ļoti, ļoti karsta vasara. Un tas bija kaut kāds otrais mūsu, vai tad otrais gads, varbūt trešais, bet man liekas, ka otrais. Ļoti, ļoti āgri, ļoti paši pirmsākumi. Tāds daudz koncertu vēl nebija tajā laikā. Un bija šausmīgs karstums, un mums ir Kasteri Jāgermeisters, šausmīgi tālu ir jābrauc. Mēs tādā lupatā bijām. Vai prāts, tas bija tā kā mašīnā, kad 35 grādi nav kondiškas. Mēs tikai turpinām to Jāgeru maukt. Un kad mēs izkāpām ārā, tā kā bija jābaudas koncerts, bija vesitīgi slikti. Tas bija episki slikti. Paldies Dievam, nebija daudz cilvēku, kā no vienas puses toreiz, bet ļoti žēl, ļoti sūcīgi sajūta un drausmīgi slikti pašsajūta. Ļoti tāda neprofesionāli, šausmīgi slikta pēcgarša pašsajūta. Tev sajūk vārdi, tu nevari trāpīt ritmā. Koncerts ir beidzies. Es pasaku, soundchecks beidzās, tūlīt būs koncerts, man novelk no skatuves. Šausmīgi tas bija, un man par to ir šausmīgs kauns. Mēs to absolūti nelepojamies, un nekas pat tuvu līdzīgs nav atkārtojies kopš tā laika, jo mums pašiem ir tas... varbūt bišķi pārspīlē, varbūt arī nebija tik traki, bija kaut kādas slāžas, bet mums pašiem ir diezgan augsta. Mēs esam paši savu lielākie kritiķi tādā ziņā, un nekas pat tuvu līdzīgs nav atkārtojies vairāk nekad. Jums pat ir dziesma rock'n'roll dzīve. Jā, lielā jums jau bija tā jādzīvo. Tā bija acīm redzot daļa, iedvesmas tāds graudiņš. Vispār tavā izaugsmē ir kaut kādā veidā spēlējusi arī sievietes, kaut kādā veidā daudz saka, ka tev nedrīkst būt sievietes, lai kaut ko sasniegtu. Kad sievietes tā kā ietekmē to tavu uzmanību un tā tālāk. Varbūt agrāk, bet tas ir baigi atkarīgs varbūt no sievietes. Svarīgi, tev kaut kāda sieviete, kas tev palīdz. Atplas spārns varbūt, ka tu vari viens otru papildināt, zina, ka tev nav sajūta, kad viņa ir slodze vai ka tu esi sloks un baigi atkarīgs. Bet baigi, es neesmu baigi uz to ciklējies. Man tas motivēs tieši. Citreiz. Jā, īstenībā man arī tā domāju. Sievietes motivē pat vairāk. Tev gribās varbūt labāku sievieti dabūt, zini, tu gribi būt krutāks, lai tai sievietei kaut kādu pievienotu. Sievietēm patīk vīrieši ar augstu pievienoto vērtību. Vienalga, kāda tā būtu, tai nav obligāti jābūt naudai. Bet kaut kāda pievienotā vērtība, ka tev ir kaut kāds status, vienalga kāds. Un sievietēm tas patīk, un varbūt tas ir kaut kādā mērā
dažreiz kaut kur ļoti, ļoti sen, tas ir iemotivējis. Bet tas nekad nav. Es nekad neesmu skrējis pēc pusī. Cipa tādā ziņā. Es pēc pusī nekad neesmu skrējis. Viņš pats atnācis pie manis. Tad nekad neesi bijis nekāda iepazīšanās portālā. Esmu Tinderā. Jo, vecīgi. Bet tad, kad Tinders vēl bija labs, es biju Tinderā. Man bija tādas pirmās ilgās nopietnās attiecības ar meiču no Tindera. 3 gadus mēs bijām kopā. Bet tas bija ļoti, ļoti sen. Tas bija pirms 10 gadiem kaut kādiem vairāk. Tas bija Tinder tā kā pašu pirmsākumu. Es izgāju Tinder, varētu teikt tādā ziņā. Vienam es nezinu, kur vispār tā forša būtu iepazīties. Nezinu. Klubs jau... Ne, klubs noteikti nav laba vieta, kur iepazīties. Biblioteka arī nav laba vieta. Kāpēc? Nav seksīgs. Ir baigi dīvaini, kad cilvēki ies bibliotekā. Jā, tas baigi jocīgi, jā. Man liekas, laba vieta ir, zini, kas kaut kādi sociālie pasākumi, sabiedriskie kaut kādi. Tikai es nezinu, ko es diršu. Es nezinu, kur cilvēki iepazīstas. Man visi sagājas caur draugu kompānijām vienkārši parasti vienmēr. Pat nezinu, kur cilvēki tagad dara, ko jūs darat, kur jūs iepazīsties, kur jūs tiekaties. Īstenībā mūsdienās, man liekas, tas ir daudz mazāk. Daudz cilvēku vairāk sēž telefonā. Daudz cilvēku vairāk. Jā, precīzi. Vispār jaunā paudze arī traka. Neiet ārā, nekur klubi mirst, jo jaunieši neiet uz klubiem vairāk. Bet tā ir klubi visi pilnībā ir arī, lielākā daļa klubi bankrutējuši, tā kā tie, kas tur ir vēl turās uz kaut kādiem pēdējiem striķiem. Vienkārši cilvēki neiet uz klubiem vairāk, viss ir done. Ārzemēs vēl labi, ārzemēs, tur, kur cilvēku vairāk. Teiksim, maziņajā Latvijā pavilku klubu, cilvēki neiet uz klubiem vairāk. Mainījušai, jauniešu mentalitāti mainījušies, viņi labāk grib kaut kādā bārā vai restorānā pasēdēt vai vienkārši mājās pie kompja. Bet viņi kļuvuši apzinātāki? Es domāju, ka neapzinātāki, vienkārši kļuvuši garlaicīgāki, mīkstie visi palikuši ir. Īstenībā, jā, ejiet ārā, iepazīstieties ar īstiem cilvēkiem, nesēdiet aiz ekrāna, izdariet stulbus lēmumus, izdariet kaut ko stulbu, ejiet dzīvē. Mācieties no tā visa. Cilvēki neiet vairāk ārā, sēž mājās. Tas stulbi, slikts. Es nesaku, ka jāiet uz klubu obligāti, bet iziet ārā. Es aizmirstu, tā pajāta vienu foršu jautājumu no bērnības. Tu pieminēji tādu vietu kā Vaņučka, paskaidro, kas tas ir. Vaņučka bija tāda smirdīga vieta, Siepnieku kalnā tāda viena iela. Tur bija šī smirdēja, un tā bija vieta, kur vajadzēja iet ganžu pirkt. Tur braukāja čigāns apkārt tādā vecā nojātā Opelī kaut kādā drausmīgi vecā. Un tad viņš tur braukāja apkārt, tev vajadzēja sarunāt, kad tu satiksies Vaņučkā, tad viņš piebrauc tev klāt, izvelk no paneļa tādu mazu savīstītu foliju bumbiņu, 2 lati, 1/4 grams. Tad vienam nebija naudas, visi pirkt pa 1/4 gramu. Fuck, kaut kādi 6 čuvaki šitādu te mazu mikroskopisku gančus gabalu laiž pa apli un tur plaušās tik ilgi, cik vien var, jo vairāk nebūs maksimāli jāuzsūc. Un tāds debīlis, tāda stulbumu nodarbojāmies. Bet tajā brīdī nebija bail, ka tur varētu būt dejaba kas? Nē. No kā tev vispār baud 14 gados? Tev bail dabūt pa purnu, bet tā tas arī ne tas visiem. No kā tev bail tajā vecumā? Nav jau īsti, jo tu jau neko nezini, tu jau viss ir jauns priekš tevis, neko neesi dzirdējis, neko nezini, un īsti ne no kā bail. Tu esi atvērts visam, tev bail dabūt pa purnu, varbūt tajā brīdī vienkārši kaut kādā un viss. Ja 14 gados pirmo reizi ir zālīt kaut kas tāds, no cik gadiem alkohols? 12? Arī kaut kur tajā pašā vecumā. Tu jau 14 gados tu jau visu kaut ko pamēģini. Pamēģini aliņu, pamēģini cīgiņu, ganžu uzkurī, vai ne? Tas bija tajā manā burbulī apkārt, bet cik es dzirdu jauniešiem, tas kaut kur visiem ir līdzīgi. Citiem ap 16, citiem ap 14, bet kaut kur no 14 līdz 16 visi sāk stulbības darīt parasti. Pat drusciņai. Tavs pēdējais darbs, kas dzirdējis, ir Citadelas bankā, vai ne? Jā, smieklīgi, ne? Jā, es nesaprotu, es paklausījos, varu 2 reizes pārklausījos to teiks, domāju, tiešām Citadelas bankas mārketingā, jā. Man nav izglītības, man vidusskolas izglītība. Es tajā laikā ļoti labi sapratu sociālos tīklus. Tā kā tajā laikā es pirms tam biju aģentūrā, reklāmas aģentūrā, kā copywriters un kā sociālo mediju arī admins. Un tajā laikā es sociālos tīklus diezgan labi sapratu. Viņi nebija tik advancētas, ka viņi šobrīd, tā kā tagad ir fecītas ieiet Facebook šajā meta biznesa sūtā, pisās ārā. Es ieeju Facebookā, ko jūs esat izdarījuši? Man liekas, tajā dzīvē pa mārketingu nerunā, tagad katrs pa sociālos tīklos runā. Ārprāts, cik viss tagad ir nežēlīgi sarežģīts. Es nekad vairs nevarētu, man liekas, strādāt. Es varētu veidot
tīri satura, bet es nevarētu tā kā strādāt ar to visu administrāciju. Tas nežēlīgi sarežģīti, man tā liekas. Bet tajā laikā tas nebija tik sarežģīti. Tajā laikā bija diezgan vienkārši visas tās iekšas. Un ja tu māki iekšas, tehniskās lietas, un ja tu vēl esi radošs, un ja tu pats vari uztaisīt savus tekstus un tā kā visu to komunikāciju, diezgan labi, un man diezgan veiksmīgi pārrunās izdevās. Es gribēju tajā brīdī stabilitāti, man ļoti vajadzēja stabilitāti, jo reklāmas aģentūrā tur galīgi nebija stabilitāte. Es ļoti gribēju stabilitāti, un tāpēc es aizgāju, es sevi vienkārši pārrunās labi pierādīju, fake it till you make it, Jā. un tas ir viss. Un tas bija tas pēdējais darbs, kur tu strādāji 9 līdz 5, vai Jā, ne? tas bija pēdējais. Kā tā pieņēma viss, tagad es beigšu. Tu jau paralēli biji satīns vai nebija? Bija satīns, jā, jau bija satīns. Bet tad viņš bija tāds, low-key, es atceros, kaut kādu kolēģi darbā. Ļoti retos gadījumos, varbūt kaut kas par rādio tika spēlēts, ļoti retos gadījumos, varbūt kaut kāds pietecina man. Kaut kāds kolēģis tev iet garām. Tavu dziesmu, mums ir. Un tad es tajā vidē visā, ka tev tāds sāk. Bišķiņa apnika tas viss, baigi nospiež tā office dzīve. Viņa ir ļoti laba, bet viņa nav priekš manis. Tā kā. Es nevaru, man vajag hausu, man vajag bardaku bišķiņas. Man vajag mazlietiņu. Man vajag hausu mazliet. Es laikam vislabāk operēju un traivoju hausā. Ja visi priekš manis pārāk sakārtots un tas man nestrādā, man vajag bišķiņu bardaku, ko es mēģinu sakārtot. Sanāk, tu aizgāji no darba un pat īsti nebija nekāda baigi ienākuma? Man actually bija tā, ka vecīte, es aizgāju no darba ar domu, ka es taisīšu podcastu un spēlniešu. Viņa pēdējā pilīte, jā. Tur sanācis par nopelnu? Jā, sanācis, ok. Jā. Viss bija ok. Tas vienkārši bija čakarīgi un šausmīgi laikietilpīgi, jo tev ir... Kāpēc es to pārstāju darīt? Jo man vienkārši... Es paralēli sāku taisīt Pāļu bazaru, un Pāļu bazaru man bija daudz vieglāk un interesantāk un ātrāk uztaisīt nekā podkāstu. Jo uz podkāstu katru reizi bija jāmeklē jauns sponsors, tad tev ir jāielina dirsātam sponsoram, tad tev ir jāuztais viņam reklāmas segments, tad viņam varbūt kaut kas... Tas šausmīgi ilgi priekš manis, tas man aizņēma daudz laiku, jo vajadzēja 2 sponsorus kaut kādus parasti dabūt, tad kaut kas atlec, kaut kas nokrīt, tad tev atkal jāmeklē jauns. Un tas bija... baigi laikietilpīgi, salīdzinoši to, kā mums Pāļu bazars aizgāja. Man vienkārši bišķiņa apnika, man liekas, tā kā bišķiņa izšāvas, laikam gribēju to tā kā mauņā. Bet es strādāju bankā, es biju bišķiņa iekrājis naudu, pa to savu iekrāto naudu es nopirku tur audiotehniku profesionālo, priekš tā laika visu gaismas nopirku, tā kā es nopirku podcastu tehniku, es atceros, es džekiem satīju čatā teicu, es iešu prom no darba bankā, es taisīšu podcastu. Tas, kas tu debils esi, stulbs esi. Jā, es esmu, man liekas, bišķiņ stulbs. Un es aizgāju projām. Jā, es aizgāju prom no darba bankā, lai taisītu podcastu. Un es uztaisīju, un sagāju. Bet tā uzreiz sagāja? Tu nebija nekāds posms, ka tev tur... Sagāju uzreiz ar pirmo izšavu. Pirmo epizodu. Tur tik ļoti ticēji, ka sajies? Jā, precīzi. Man bija vīzija. Es ticēju, ka sajies. Man nebija plāna B, man vajadzēja, lai tas nostrādā. Es tā kā uztaisīju, man vajadzēja, lai es nepieņēmu nevienu citu opciju. Nevienu citu man vajadzēja, lai tas sajiet. Un sagāju. Jo es tā kā visu liku uz to, man nebija plāna B. Nebija plāns B. Es visu, un es zināju, ka man sajies. Es zināju, man bija tas... gut feeling, tā kā zini, ka tu kuņģī, ka tu visu jūti, ka tu nevari to izskaidrot, tas ir tā kā, tu nevari to izskaidrot, tas ir tā kā vienkārši, ka tev kāds saka, aptuveni dieviņš vai kaut kas, tev saka, ka tev sajies, būs viss, sagāja. Man bija līdzīgi īstenībā, kad es sāku filmēšanu vispārējo, man arī bija tā, ka, man bija darbs, viss kārtībā, un vienkārši vienā dienā izdomāju, man bija iekrājumi nekas, viss es vairs nestrādāšu. Jā. Es vairs negribu, es nestrādāšu. Pārdevu mašīnu, paņēmu pat neapzinīgi kredītu, ko es tagad ciešu, bet, ja es nebūtu, varbūt, nonācis tajā slānī, ka man jāsāk, tad arī nekas nenotiktu. Ja tu visu laiku esi drošībā, tev jau nav spiediena. Precīzi, drošība ir komforts un drošība vispār vislielākais ienaidnieks kaut kādam progresam, izaugsmē, kaut kam. Jūties pārāk ērti, tā būs absolūta stagnācija. Tas ir ļoti, ļoti slikti. Vajag bišķiņ sapurināt sevi. Tad tu ieteiktu cilvēkam, kurš arī grib veikt 9 līdz 5 darbu vai darbus, kur viņš nīkst, vienkārši izmest sev ārā un vienkārši sāk darīt to, ko viņš grib? Vajag jāstās no situācijas. Es negribu cilvēkus pamest zem tanka kaut kādu, zinu, un ļoti bieži atgādinu, ka tas, ka man sagāja, nenozīmē, ka arī var citiem sajiet.
Nu, ķipa, jo es daru lietas ļoti haotiski. Es nedaru lietas tā kā by the book pēc grāmatas. Noteikti viņas var izdarīt daudz labāk. Un tas, ka man sajiet, vajag baigi uzmanīgi. Es teiktu, vajag kaut kādu kalkulētu risku. Risku vienmēr vajag. Vajag risku. Visur, kur tu dari, vajag risku. Bet tam riskam ir jābūt aprēķinātam. Nevis tupa kaut kāds haļavais gamblings, zini, bet aprēķināts risks. Nevis slot mašīna, bet pokers, teiksim. Saproti? Pokers. Tā kā. Bet īstenībā visi cilvēki, ko es zinu, kas ir kaut cik veiksmīgi, nu neviens nav aprēķinājis, laikam. Varbūt kāds viens, bet pārsvarā viss ir vienkārši aizveruši acis un viss. Tas arī tas ir labi, tas ir labi, bet es man liekas, šobrīd savā tajā apzinātākā, varbūt bišķi nobriedušākā vecumā man būtu mīziens. Bet tam ir jātiek pāri. Vajag taisīt lielus riskus, drosmīgus lēcienus, pārgalvīgus, varbūt pat brīžiem, jo ātrāk, jo labāk, jo jaunāks tu esi, jo vairāk taisīt viņus. Runājot par riskiem, kas tavā dzīvē bija tāds lielākais risks? Laikam tas arī bija viens no tiem riskiem lielākajiem, jā. Tas laikam bija. Uz Kolumbiju braukt, tas jau, man liekas, arī diezgan tāds. Nē, es biju Bolīvijā. Bolīvijā, jā. Pohuj. Viss kārtībā. Tas ir chill. Man ļoti patīk, tā kā man liekas, ka šitos dokumentālajos šovos tu baigi atklāji sevi no jaunas puses, jo tur ir absolūts hauss, kurā tev ir organiski jāieplūst iekšā un jādabū no tās situācijas ārā visu, ko tu vari dabūt. Un es tādās situācijās, tādos apstākļos es ļoti labi performēju. Es no absolūtākā hausa varu dabūt to visu ārā. Man ļoti tas padodas, man ļoti patīk. Mums vispār bija paredzēts, ka mēs šonedēļ vakardien bija jālido ārā uz jaunu vietu. Es pagaidām nespoilošu, kur. Gribās bišķiņu saglabāt intrigu. Mums bija paredzēts lidot, bet saistībā ar visu pasaules tuvo austrumu situāciju tas nav tik vienkārši vairāk. Un tagad mums ir tas pārcēlies. Cerams, ka mēs lidosim filmēt jauno materiālu. Es ļoti ceru, ka aprīļa beigas, māja sākums. Ļoti ceru, bet būs jauns un jau viss ir izplānots, un tas būs nenormāli krūti. Varbūt dažos vārdos var raksturot, kas tā pa vietu. Nu tā vienkārši, piemēram, džungļi. Nezinu, tur. Tuksnesis, kalni, šausmīga cietsirdība, ekstrēmisms. Tādas. Tas būs kaut kas bišķiņ atšķirīgs no tā, ko mēs esam līdz šim taisījuši. Tas būs mazliet atšķirīgāks, bet man liekas, ka daudz labāks pat, zināmā mērā. Šis varētu būt tāds trakākais un bīstamākais? Es domāju, ka nē. Varbūt arī jā vispār. Ir divi varianti. Ja mēs tur netiksim uz to pirmo variantu, kur mēs gribējām, tad mums ir backup variants, kas ir pāri okeānam. Arī viena Dienvidamerikas valsts, bet pagaidām arī neteikšu, kura, bet mēs ļoti gribam uz to oriģinālo plānu. Es domāju, Irāna. Nē. Bet tuvu. Bet es vairs nerunāšu, bet ļoti tuvu. Jā, tas patiešām bīstam, man liekas, īpaši tagad. Ļoti tuvu. Bet tā vispār ņemot kopā visus šovus tos kopumā, kur ir bijusi tāda bīstamākā situācija? No visiem, no Bolīvijas, no Bolīvijas, Āfrikas. Es teiktu, Āfrikā bija diezgan bīstam. Viens bija tas, ka mēs bijām tajās raktuvēs lejā, kaut kādas 3-4 stāvus zem zemes. Tur jau nav nekāda drošība. Tur jebkurā brīdī kaut kas, ja viņi tev spridzina lejā visu laiku kaut ko, tur vēl tieši 2 nedēļas atpakaļ bija iegruvums, nomira cilvēku vairāki. Tas bija diezgan bīstami, ka mēs bijām tur lejā. Nezinu, jebkurā brīdī var kaut kas notikt. Viss, un to ir fakti. Un Sierra Leone arī, par dievpamesas nostūrs. Un tas ir tik bēdīgi, jo tā ir tik skaista zeme, viņi ir tik klimatiski un vizuāli skaisti. Viņiem ir tādi džungļi, viņiem ir tāda piekrasta, bet tāda nabadzība, vājprāts, korupcija, nežēlīga, brutāla. Viņi ir nolādēti. Tur, kur ir daudz dimantu, tur būs daudz problēmas. Bet nebija tā, ka kādreiz bija kaut kur jābēg, vai kāds izseko, vai kaut kas tāds? Jā, Bolīvijā bija. Man šķiet, ka Bolīvijā mūs izsekoja, to gribēja aplaupīt. Mēs bijām Lapazā pilsētā, meklējām slaveno kokaīnu bāru, kur tu var nopirkt kokaīnu, tāpat kā tur nopirkt dzērienu. Bet viņš bija aiztaisījis ciet, vai viņš bija pārcelts. Mēs viņu tā arī neatradām. Bet mēs piefiksējām, ka mūs novēro. Mēs ielicām mašīnā, Džekums arī sāka skriet pakaļ. Viņi mēģināja mums 2 mašīnām nogriezt ceļu. Aplaupīt. Viņi redzēja kameras, kaut ko grozamies, gringo, Baltie. Un jā, tas bija diezgan bīstam laikam vēl. Un arī pats tas fakts, ka mēs bijām džungļos un taisījām kokaīnu. Tas arī bija diezgan laikam bīstam, kur tur policijas droni lido
tev augšā un džeki par ācijām runā vai. Ja, saprot, ja tevi atkož, ja tevi atrod, tu neieskaidros tai policijai, mēs tu dokumentālo seriālu filmējam. Tu neieskaidros viņiem, ka tu filmē dokumentālās sērijas. Tas viss bija šausmīgi skečī, viss, ko mēs darījām. Patīk jau spiest to pedālī. Tas ir tas, kā es ķeru adrenalīnu. Tas ir tas, viss tā grupa, kas mēs esam šitajos projektos, mēs visi tā ķeram adrenalīnu. Pilnīgi visi, mums šausmīgi. Tu jūties tik dzīvs, ka tu izlokies, ka tu tiec ārā no tās bīstamās situācijas, ka tu esi to visu bijis, tu esi safilmējis, tu esi parādījis, un tu aizēji atpakaļ uz viesnīcu, attaisi aliņu un vienkārši ļauj visam nosēsties. Izdzer aliņu un ļauj visam nosēsties, un tā pārprocesēt, ko mēs, šodien darījām. Kur mēs fucking bijām šodien, jūs apzināties. Tas ir baigais kaifs. Cik labi sajūta atbraukt pēc tam uz Latviju. Nereāli, nereāli. Es raudāju prieka asaras no laimes pēc Āfrikas, kad es tiku atpakaļ. Es sapņoju par Latvijas ēdienu, par fucking no kotletu un kartupeļu biezenīti, miltu mērcīti. Es sapņoju vienkārši par to. Pirmā lieta bija, mēs braucām no lidostas, mēs iebraucām vairāk saulēs, līdaks kotleti, kartupeļu biezeni. Vienkārši man prieka asara tekad sevi viņi stūmi iekšā. Tas bija ļoti sentimentāli. Un tagad es esmu sagatavojis 3 tādas foršas rīmītes. No tiem mīļākajām manām dziesmām satīna tīri tavus pantiņus. Viens ir tāds diezgan motivējošs un tāds hustle pantiņš. Okay. Es strādāju kā zirgs, es strādāju kā tirgus. Vai tā nav tirgus vai nav, es nesapratu īsto vārdu. Jā, tirgus. Pārējais, tas ir trāpīt. 100 grādi, kā es strādāju kā pirts, un es strādāju kā kases aprāts. Tu ir birs, tāpēc beidzot slinkot, sāc strādāt vai Jā, es atceros šito. Es atceros, tā bija Gop. Jā, liekas, Gop. Fuck, jā, es atceros šito pantu. Es viņu sarakstīju tieši tajā momentā, kad es tajā brīdī plēsos uz visām pusēm. Tā kā es čisties plēsos uz visām pusēm. Un tad man bija tā hustle. Es tagad vairs neesmu tik režīgs. Es tā vairāk neplēšos viss. Bet tajā brīdī bija spēks, bija enerģija, bija jauda un bija tas kokīnes, ka gribās kaut ko pierādīt kādam, tur nezinu, kaut vai sev. Un tad, jā, es rāvos uz visām pusēm. Es visus projektus, jā, visu filmēšanas, jā, visam, jā, un es nemācēju pateikt nē. Un tas man arī baigi izdedzināja. Lai kaut ko sākt un kaut ko sasniegt, nav jau variants, man liekas. Nav variants. Jāplēš diržus pusēm, nav variants. Tāds balans īsti nav. Man liekas, ir periodizācijas, ka tu atpūties, un periodizācijas, ka tu strādā kā kases aprāts. Aptuveni ir tāda perioda. Tagad gan esmu iemācījies atrast balansu, jo man tas balans, viņš ir vajadzīgs, gribot, negribot. Tāpat kā es ļauju arī sev neko nedarīt. Es cenšos sev nezāģēt, ja šodien es neko neesmu izdarījis. Tur esmu aizgājis pasportojis, aizgājis pasportojis, tur iegājis veikalā un vienkārši mājās skatos YouTube vidikus. Un es sev atļauju tādas, agrāk es sev tādas dienas nepieļauju. Un tas man baigā grāvī iedzina, ka tev ir jāļauj sev rechargeoties. Man īstenībā tā ir kādas dienas, kad es neko nedaru, man liekas, es daru nepareizi. Nedrīkst sev par to zāģēt. Tā īstenībā tā hustle kultūra ir tik toksiska, ir tik nežēlīgi toksiska, ja tā padomā. Un esmu izdedzis vairākas reizes un sapratu, ka pēc pēdējās reizes, kad es ļoti pamatīgi izdegu, es vairāk neuzcelšos, pat tik labi augšā. Tāpēc es tagad atļauju sev neko nedarīt, es lietas daru ilgāk, varbūt dažreiz, un es ļoti vairāk tik neiesprings, jo tomēr esmu daudz veselīgāks un daudz labākā mentālā veselības stāvoklī, gan fiziski, gan mentāli, esmu diezgan labā stāvoklī šobrīd, un es atļauju sev tā kā vienkārši dzīvot plūstoši. Runājot par izdegšanu, kuras tās pirmās pazīmes, jo man liekas, ka varbūt es izdegu vai neizdegu, vienkārši man viss nepatika vairs filmēt, aizbraucu saldu, gribēju atpūsties, vai tā bija izdegšana nebija, es nevaru saprast, kā var saprast, ka tu esi izdegts. Vienkārši, tu sapratīsi, nevarēs piecelties no gultas vairāk, tas parasti viss ar depresiju kopā minās, un citas likstas skaitas sāk parādīties, tas parasti viss viens otru papildina. Tāds mākonis, kas tev lēnām apēd, iesūc sevi. Parasti iet roku rokā depresija. Dažreiz nē, dažreiz jā. Un, lai to nepieļaut, tad vienkārši ir jāatpūšās. Bet balans, kā ir labāk atpūsties ar alkoholikiem? Katram ir savs veids, kā viņš atpūties tā, kā tev patīk. Atpūties, pārbaud vairākus veidus, saprot, kas tev patīk, kas tev nepatīk, un Dievu dēļ neļauj nevienam ieskaidrot pretējo. Atpūties, kā tu gribi atpūsties. Ar, bez, tam nav nekādas nozīmes. Galvenais, lai jūties pēc tam labi.
lai tev ir spēks pēc tam kaut ko darīt. Iesim tagad uz nākamo, tas būs bijis tāds, pa lielāko daļu cilvēkiem, parasti, kas ir klubos, ir 5 no rīta, klubā nav vairs ko zilēt, tāpēc sazināšu tādus, kas gribēs man mīlēt. Jā, tas no eskorta servisa, ne? Jā. Tas bija labs gabals. Mēs gribējām ar Čomu uztaisīt, Kārli, uztaisīt tādu Juicy J tipa dziesmu, tādu strip-hopu riktīgu. Un tā ir tā situācija, jā, zini, es atceros. Es viņu sarakstīju arī tādā laikā, kad vēl bija aktuāli 5 no rīta būt kaut kādā klubā, zini, es ļoti ilgi neesmu tā bijis. Es neatceros, kad es pēdējo reizi būtu bijis klubā pat pēc pusnakts, zini. Es pat koncertā vienīgi, bet tev tā. Ir grūti klubu atrasties, man liekas, tev visu laiku tur kāds lien klāt, tur nezinu, fotogrāfēties. Man nepatīk, man godīgi man agrāk patika ļoti. Bet tikai tad, ja tu pats esi apsties, protams, skaidrā, es nevaru izturēt cilvēkus, kuri pāli, un ja esmu skaists, es nevaru izturēt, man krīt uz nerviem, man vajag pašam būt bišķiņ, tad viss ir kārtībā. Tas bija vienkārši, jā, zin, to situāciju, ka tu esi rokafēnīcā 5-6 no rīta, ieslēdz gaismas tāda zīme, kad viss to jāiet projām. Nu jā, tāda. Atvo šitā tādā kā tāda nebēdīgāka, bet tāda nopietnāka. Laikus apakaļ nepatīk, tavs asārs mums nepalīdz, man ļoti žēl. Bet tu nešķirīji šīs rētas, kas man ir tās nesadzīs. Protams, ko tas ir domāts? Kas sirsniņu salauzt? Klasiski, kas sirsniņu salauzt, tāda dziesma, kas sāpīta ir. Tas ir arī tā domāts. Labi sanāca. Tad uzreiz tas ir vairāk domāts tikai par bijušajām attiecībām? Jā, droši vien. Ne par bijušajām. Es domāju, ka katrs, kurš dzird tās rindas, viņš var sevi ielikt. Viņš saprot, viņš uzreiz saprot. Zini, tur pat nekas nav jāpaskaidro. Man liekas, tas ir tik ļoti straight forward, cik straight forward var būt vienalga. Jā, pa attiecībām. Un uzreiz par šo jautājumu, tad kā domā, ar bijušie var sajiet apakaļ kopā vai ne? Tas var būt veiksmīgi. Man jau liekas, ka nav ko ēst vecus vēmekļus. Jācep jauna maize. Nevis jārī vēmekļi veci. Bet es nezinu. Man nav, pieredzē man tā nav. Es arī nezinu nevienu laikam, kurš būtu sagājis kopā ar savu bijušo. Ir bijuši kaut kādi on and off periodi manā draugu lokā, bet tā, kurš sajietu atpakaļ kopā, es nezinu laikam. Īstenībā es nezinu veiksmīgus gadījumus. Jā, veiksmīgi, tas atslēgvārds. Nākamais uzdevums arī tāds bišķi radošāks dziesmu minēšana. Es esmu ar mākslīgo intelektu izveidojis bišķi savādāk tavas dziesmas. 3, un tev būs jānoklausās. Jā. Nu tā, pirmā dziesma. Kā patīk ritms? Patīk ritms. Apagēnu patīk. Klubā dejo kabarē, mani taranē, stropas prāks kā uguni. Tas ir augsts sasums spiediens. Pareizi. Tad šis bija vieglais līmenis vēl. Šito, man liekas, tas ir populārs dziesmas. Kas tas par žanru skaitās? Kaut kāds simfonija. Synthwaves, kaut kas tāds, ne? Jā. Depeche Modīgs kaut kas ļoti. Tā, nākamais. Grūtāks līmenis. Es dzeru tarhunu, tu vēl dzeri limpo, telefonā čīkst veca spēle, ne intro. Tev pat nav pirkti polifoni toņi, bet tu saki, es DJ, un man sākas dievkalpoju. Kas tas ir? Maza nezina, Tur bišķi vārds samiksojās, bet tāpēc grūtāks līmenis. nezinu, kas ir darbs, bet grib. Pārāk jauna? Jā, tā varētu būt pārāk jauna. Es pēc tā polifoniju padomāju. Nu, tas ir tāds. Šis varbūt tos jaunais emiks varētu būt pārāk Jā, jauns. šis noteikti variants. Šitais tās Bermudu divstūru žanrs, tas klausās pēc. Uztais man Bermudu divstūru tipa dziesmas. Uz Singapūras satīnu vārdiem. Un pēdējais grūtākais līmenis. Tas tāds romantiskāku žanru. Yeah. Satiku uz gāju, pārējais skaistu meiteni, smaids kā no filmas, bet lietas sit pa logiem ciet. Kur tu dodies, viņa jautā? Tas ir Marats. Varbūt aizklausās. Viņš izklausās, kāpēc ejājam ir Marata balss. Marats ir iedevis savu Tā balsi. izklausās. Bet tāds kaut kas paliek man. Es pieskaros pie somas, telefons klusēt, kā pasaule gaida. Nav ne mazākās nojausmas. Pagaidi. Salauž man sirdī, būt. Tu
Šort mūsu dziesmu tur ir pārveidot kaut kādu broma, nav ne jausmas, kas ir šitais. Tā nav jūsu dziesma, tā ir, varbūt ir dzirdēta Atkodi brīnumzemē. Jā, Atkodi brīnumzemē, protams, es nevarēju viņus vispār atpazīt. Kā tev liekas, kur tā dziesma varēja būt? Viņi iespļāma mutē? Trāpīja. Jā, vai ne, tā ir. Jā, viņi iespļāma mutē, un man tas patika. Čau, Rikiem, Forge Jacks. Mums ir redītāji tā kā hīmna, mēs katros logos viņu iekļaujam iekšā. Jā, viņiem būs koncerts Saldū, starp citu tieši. Saulē viņiem būs koncerts. Jā. Un mums arī būs vasarā koncerts 13. Jūnijā Saldū. 13. jūnijā? 13. jūnijā. Kā sauc dabūjas attīm? Pilsētas svēt, kaut kas tam līdzīgs. Man tā liekas, jā, es zinu, ka mums tur jau ir izsludināts viss un tā. Būsim Saldū 13. jūnijā. Pastājas saldnieki. Edijs vēl priecīgs. Jā, Edijs zālē aptrīts. Tā, labi, tad ejam uz pēdējiem jautājumiem. Izejot cauri pilnīgi visai tevi pagātnē, tu kaut ko mainītu? Nē. Pilnīgi nav, neko? Vispār neko. Es esmu to bieži domājis, bet nav vērts vispār neko nožēlot un vienalga labo vai slikto, jo tāpat viss, ko tu esi darījis, vienalga labs vai slikts, kā un nebūtu, tevi ir novedis līdz tam momentam, kur tu esi šobrīd. Un šobrīd es esmu labā vietā savā dzīvē. Man tas viss patīk, es esmu diezgan apmierināts, un es zinu, ka tā kā es gribēšu kaut ko vairāk vai kaut ko pamainīt, es to noteikti izdarīšu. Es atradīšu vienu vai citu veidu, kā to izschēmot, izfiškot, un es neko nemainītu, man labi. Jā, īstenībā, man liekas, pagātnē jau veidot tur, kur tagad tieši tā, precīzi. Kaut ko pamainījis pagātnē, izmainīsies varbūt. Jā, zin, tie mīmi par to, ka laika ceļotājs pārbīd krēslu, aptuveni viss izmainās. Tā kā nav vērts vispār neko nožēlot. Kā ir tā ir? Tāds latviešu kaitāji. 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 Labs teiciens, jā. Ja, piemēram, tagad kāds, nezinu, Ziepniekalnā vai kādā citā rajonā, kuram ir 16 gadi, klausās tevi, kā viņam tikt ārā no tā rajona. Tagad jau ir ok. Tagad jau ir ok, viss jau ir plus mīnus ok. Bet es ticu, kādam svarīgi jau ir tā vide. Pa lielam, tu esi kaut kāda 1/3. Parādi man, tu esi savas vidas produkts, es tam svēt ticu. Cilvēks ir savas vidas produkts. Nu, tu esi kaut kāda 1/3 no saviem draugiem aptuveni, ar tiem, kuriem pavadi visvairāk laiku. Tā kā nezinu, svarīgi to darīt kvalitatīvi, vienkārši atrod kaut kādus savus cilvēkus, ar kuriem tev varētu būt kaut kādi mērķi kopīgi, arī tad, kad jūs nebuhājat, zini? Ar kuriem tev var būt kaut kādi kopīgas lietas, ko tu gribi izdarīt, varbūt vienkārši, kaut kādi. Tev vispār ir tāda bērnības drauga no Ziepniekalna? Palicis man neviens nav. Man pilnīgi nomainījusies visu vidi. Bet man bija ļoti foršs draugs, ļoti apmierinās. Mēs visi bijām tādi misfits un labi klases biedri. Man bija paģezda draugi, Valds, Roļiks, Uģis, Hoķis no skolas, Šķūdis. Man bija labi draugi. Bet tas ir normāli, kad vienkārši katrs aiziet savu ceļu. Tas ir pilnīgi normāli. Un tur nav vērts mākslīgi kaut ko uzturēt. Tas vienkārši neviens no tā neko neiegūst. Katram jādzīvo savu dzīvi tādu, kādu viņi ir un tur, kur viņš šobrīd. Katrs aiziet savu ceļu vienkārši. Tas ir pilnīgi normāli. Visur tā notiek. Jā, īstenībā tā arī ir bijis mums arī. Man liekas, tāda bērnība drauga vispār man arī īstenībā nav tā. Neviena nav, vienkārši nav. Bet es ceru, ka visiem ir labi. Mērķi mums mainās, cilvēki mainās. Precīzi, mērķi mainās, cilvēki arī visu laiku mainās. Un katram jāļauj dzīvot savu dzīvi, kaut kur atrasties. Paldies, Jāni, par sarunu. Paldies, Robert. Šī bija otrā saruna man. Paldies tev, Robert. Man liekas, ka priekš tā, ka tu esi tikai skatījies, tu esi tehnisks cilvēks, bet tu tagad arī būsi vokālisks cilvēks, tā kā oratorisks cilvēks. Jā, jo tas bija vienmēr tāds mērķis podcasts vadīt, kaut ko tādu darīt, bet vienmēr jau tev kaut kas attur, jo man vienmēr bija tā, ka man daudz saka, tu nemāk tikai runāt, ko tu darīsi, nevajag tev to darīt. Un vienmēr tu jau gā laika pieņem to, ka tas tā ir, un nemēģi neko mainīt. Jā, precīzi. Fuck them, vienkārši tā. Oh my God, man tikko bija deja vu, wow! Man sen nebija bijis. Šīs pozitīvās dots, kur Roberts bija deja vu vēl Krīvēnā. Wow, crazy. Kā tur bija pa tiem deja vu teicieniem, kad kaut kur paralēlajā kaut kādā realitātē, tad kaut kas līdzīgs jau ir noticis vai kaut kas tās labs. Paldies, vecīt, labā saruna korķis izšā. Nezinu, kam
kam piesvar tuvākie koncerti, kaut kas tāds? Koncertiem var sekot līdz mūsu Facebook lapā un arī mūsu Spotify profilā pie events. Un, protams, skatieties Pāļu bazaru. Viss. Un Labi. brauciet un nelietojiet alkoholu pie stūras, rekāt nesmuks sanāca. Šautauts Utulim. Šautauts Normim. Caudzējiet sevi, dzīvojiet saskaņā ar sevi un baudiet pavasaru. Super, šīs Paldies, Robert. Paldies tev. Čau. Čau.